Mani sauc Harijs Zentelis. Ar mežu sāku nodarboties laikam jau agrā bērnībā. Par cik tēvs man bija meža strādnieks, tad tāpat gāja līdzi viņam un patikās pa mežu tur staigāt, ņemties. Tā kā laikam jau likums sakarīgi, kad eju tēva pēdās. Tas laikam arī iepatikās un tāpēc arī pa mežu. Pievērsos vairāk meža darbiem. Pats pabeidzis celtniecības tehnikumu, pa vasaru strādājām celtniecībā un pa ziemu mežā gājām. Beigās sapratu, ka man tuvāk ir mežs, sakopts mežs. Mežam ir sava dzīve, ja. Mežs jau nav nekāds tur parks vai dārs, ja. Ja tur koks nogāžās, tad arī tas nes mežam savu labumu, ja. Ja tu iestādi un tad kop, tā ir cita lieta. Tad tev jāvadās pēc tādiem, meža principiem, lai tas mežs pēc iespējas ātrāk un pieņemtos spēkā. Lai viņš izaugtu ātrāk, no sākuma ir jāizpļauj, lai jaunie kociņi ātrāk augtu, pēc tam jāretina ir, lai būtu vaiņaks veidotos. Tāds mežs ir liels dārs, tā varētu teikt. Visu laiku viņš ir jākop, jā. Domāju, kad Latvija ir tomēr zaļākā valsts pasaulē. Un arī mums savu artavu jāieliek, lai būtu vairāk skābeklis, lai cīnītos pret sasilšanu klimata, jā. Un arī, zaļš ir daudz skaistāks nekā drūms visur. Zaļā krāsa ir labāka, man patīk. Lai tevi saprastu, ir jārunā, un lai tevi ieraudzītu, ir jārāda. Tā varētu teikt.